Labdien! Runāšu caur mikrofonu šodien, jo mēs šo sarunu arī raidām tiešraidē. Tātad es priecājos pirmkārt, ka šajā piekdienas rītā samērā kuplā skaitā esat sanākuši uz diskusiju, ko rīko Brīvības solidaritātes fonds. Diskusijas tematika ir vairāk nekā aktuāla, ļoti aktuāla. Energoefektivitāte, atslēga uz sociālo un ekonomisko drošību. Sākotnēji varētu šķist, kāds energoefektivitātei, kas ir saistīta ar investīcijām, nopietnām investīcijām, renovācijā, sarežģītākos gadījumos un vienkārši siltināšanā vienkāršākos gadījumos ir sakars ar drošību, bet aprēķini, enerģijas patēriņš, maksa par enerģijas patēriņu liecina, ka energoefektivitātei ir patiesībā vistiešākais sakars ar sociālo ekonomisko drošību. Un tas skar lielāko daļu mājsaimniecību Latvijā. Taču pirms attīstīt tālāk nelielu ievadu, es došu vārdu Brīvības solidaritātes fonda valdes priekšsēdētājiem Ervīnam Labanovskim mazliet iezīmēt šī pasākuma mērķi, ko biedrība vēlās, ko Brīvības solidaritātes fonds vēlās panākt ar šo diskusiju un kāds ir biedrības skats nākotnē. Par iepriekšējām diskusijām iespējams tiks pieminēts un varbūt arī par nākamajām. Lūdzu, Ervīn. Labdien! Ir ļoti daudz tematu, par ko mēs gribētu diskutēt, taču visu nevar izdarīt, tādēļ fonds ir koncentrējies uz tādiem 4 tematiskiem blokiem. Viena ir sociālā vienlīdzība un vienlīdzīgas iespējas, ņemot vērā lielo noslāņošanos mūsu sabiedrībā un rādītājus arī, ja mēs paskatāmies Eiropas Savienības vidū, un samērā lielo nabadzības līmeni pie mums. Otrs ir ekonomiskā attīstība vispārīgi, kādi ir tie rīki vai tie nodokļi, un mēs vairāk runājam tieši par progresivitāti nodokļos, vai tie būtu kādi inovatīvi risinājumi tautsaimniecības attīstībai. Trešais, turpinot šo pašu tematu, ir zaļā tautsaimniecība. Gan mēs runājam par to, kā varētu zīmolot Latviju, runājot par zaļo vidi attieksmi, gan arī to, kādās tehnoloģijās mums vajadzētu investēt un tālāk attīstīties. Un trešais ir demokrātija. Un kaut kā loģiski mēs nonācām pie tā secinājuma, ka daudzas problēmas un risinājumi ir atrodami 2 vārdos. Visām šīm 4 blokiem, un tā ir energoefektivitāte. Viena no lielākajiem izdevumiem mājsaimniecībām ir par siltināšanu ziemas periodā, sevišķi ņemot vērā mūsu dzīvumā fondu, cik daudz ir nenosiltināts un neefektīvs mājas. Ja mēs runājam par ekonomiku, arī šī ir iespēja vairāk atstāt naudu mūsu ekonomikā, nevis varbūt pludināt to tālāk. Runājot par zaļo tautsaimniecību, arī nav nekas zaļāks kā ekonomija. Un tikai tad nāk klāt varbūt citi arī risinājumi. Mēs runājam arī par, piemēram, alternatīviem enerģijas resursiem, bet pirmkārt ir ekonomija. Un treškārt, ja mēs runājam par demokrātiju, kas liekas pilnīgi arī savādāk, tomēr, ja mēs ņemam vērā to, ka viens no lielākām energopiegādātājiem ir Krievija, un to, ka šobrīd ģeopolitiskā situācija tāda, kad arī demokrātiskās vērtības tiek būtiski apšaubīts, sevišķi Krievijas pierobežā, tad ir skaidrs, ka jo mēs būsim mazāk atkarīgi no šīs valsts energopiegādēm, kuru tā izmanto arī politiskiem mērķiem, jo mēs būsim drošāki un mēs būsim arī demokrātiskāki. Paldies, ka esat atnākuši. Ceru uz aktīvu un saturīgu diskusiju šodien. Un mūsu pasākums tiek filmēts. TVNet skatītāji var viņu vērot tiešraidē. Arī mēs pēc tam šos video ievietosim mājaslapā. Un, kas ir galvenais, jau šobrīd mēs esam izstrādājuši virkni priekšlikums lēmumu pieņēmējiem, tas ir ministrijām, saimā, ko varētu darīt energoefektivitātes jomā. Jo šogad šis ir 4. pasākums tieši par energoefektivitātes tēmu. Iepriekš bija vairāk koncentrējāmies uz māju siltināšanu un instrumentiem,
kā to izdarīt. Un šodien mēs vairāk runāsim par Eiropas Savienības politiku un Latvijas politiku šeit. Tā kā paldies, veiksmi! Paldies, Ervīnam, par ievadu. Es atvainojos, es mazliet augstprātīgi nestādījos priekšā. Reinis Abotiņš, Providus, specializējos enerģētikas politikas analīzē jautājumos. Es nezinu īsti, Ervīn, šis ir tā speciāli galuti... Jā. Aha. Ja tas ir iespējams, varbūt, jo citādāk viņi tur tā sastingusi stāv, jā. Bet ļaujiet man pavisam īsi pastāstīt par šodienas darba kārtību. Šodienas saruna plānota 3 daļās, nosacīta 3 sesijās. Pirmā sesija, kā jūs redzat, ir vairāk par energoefektivitātes situāciju Latvijā un Eiropas Savienībā. Ar tādu vispārējāku apskatu par to, kā energoefektivitāte var palīdzēt sasniegt sociālās un ekonomiskās drošības mērķus. Otrajā daļā runāsim par pasākumiem un instrumentiem energoefektivitātes uzlabošanai, kas ir, teiksim, loģiska diskusijas sastāvdaļa. Un visbeidzot, mēģināsim arī ievirzīt sarunu par turpmākajiem soļiem, kas Latvijā varētu tikt spērti un ko vajadzētu spērt energoefektivitātes veicināšanā, skatoties caur valstu politikas prizmu, ko par to saka Eiropas Savienības tiesību akti un kādi ir starptautiskie mērķi un instrumenti energoefektivitātes uzlabošanai. Mums arī šodien ir ļoti labi runātāji, visi pieredzējuši savas jomas zinātāji. Tā skaitā arī viesi. Vispirms es vēlētos stādīt priekšā Šarloti Belingemu, kura ir, tā pareizi tulkot, iznāk Eiropas progresīvo pētījumu fonda vecākā konsultanta tieši par enerģetikas jautājumiem. Es ceru, es nekļūdījos. Šarlota pat varēs vairāk pāris teikumos pastāstīt par sevi, pirms viņa runās, pirms došu viņai vārdu. Tad mums ir arī diskusijas dalībnieki, Gins Turlais, ekonomists, Andris Akermanis, bijušais Siltuma uzņēmuma asociācijas pārstāvis un tagad pārstāv nemazāk svarīgu organizāciju Latvijas pašvaldības savienību, kurai viņš nesen ir pievienojies kā enerģetikas jautājumu konsultants. Egils Balzens, Brīvā arotbiedrības savienība, ļoti patīkami. Viens runātājs tehniski iemeslu dēļ mums ir aizkavējies, tas ir Veiko Spolīts, kurš ir solījis arī piedalīties un būt, bet diemžēl, tā kā viņš dzīvo ārpus Rīgas, tad nav laikus paspējis nokļūt līdz vilcienam. Viņš zvanīja un atvainojās, bet viņš pievienosies tik līdz kā pagūs nonākt Rīgā līdz mums. Paredzēts arī 2 kafijas pauzes starp visām 3 sesijām, apmēram 20 minūšu garumā, tā kā būs iespēja arī mazliet atvilkt elpu, izkustināt kājas. Vēl viena lieta, tā kā mums ir ārvalstu viesi un būs arī uzstāšanās angļu valodā, ja kāds jūt, ka ir ērtāk būs saprast teikto ar tulku palīdzību, tad esiet laipni aicināti paņemt austiņas un tulkošanas raidītāju, un tulcis jums palīdzēs saprast to, kas tiek runāts. Tas, laikam, šajā brīdī ir par to tehnisko daļu un ievadu no manas puses viss. Vien pats es vēlētos, paturpinot varbūt Ervīna iesākto domu par to, ka demokrātija, lai cik tas abstrakti skanētu, šis vārds pats par sevi, tomēr ietver ļoti daudzas konkrētas lietas un, protams, Ervīnam izdevās ļoti labi savilkt kopā, kāds demokrātija ir sakars ar energoefektivitāti. Taču sakars var būt vistiešākais, jo, ja sociāli ekonomiskie apstākļi ir spiedīgi, liela sabiedrības daļa nevar un nespēj nosegt savus izdevumus par, teiksim tā, ikdienas vajadzībām, un enerģija ir ikdienas vajadzība vienalga, vai tā būtu elektroenerģija vai siltumenerģija gada augstajā laikā, tad šīs lietas vistiešākajā veidā skār lielāko daļu mājsaimniecību. Diemžēl tie dati par Latvijas mājsaimniecību noslāņotību, sociālo-ekonomisko noslāņotību nav ļoti iepriecinoši. Tie varbūt nav katastrofāli, bet tie noteikti nav ļoti iepriecinoši. Un gan valstī, gan pašvaldībām, gan arī pašām mājsaimniecībām, pašiem iedzīvotājiem ir ko darīt, ir ko domāt, lai uzlabotu šo situāciju.
Viena lieta, kas saistīta tieši ar energoefektivitāti, viena īpatnība ir tā, ka mēs reizēm sakām, mājasemniecības nav informētas par to, kas ir energoefektivitāte. No vienas puses tas tā ir, no otras puses tas tā nav, jo par energoefektivitāti gan medijos tiek rakstīts daudz, gan elektroniskajos medijos tiek stāstīts daudz, tiek rādīti pozitīvie piemēri, kādu gan nav ļoti daudz, bet tādi ir. Līdz ar to nevar teikt, ka informācijas nav. Informācija ir, bet šeit, ja informācija ir, sākas varbūt cita problēma, cik liela ir iedzīvotāju izpratne par to, kas ir energoefektivitāte, kas ir enerģijas taupīšana, ko īsti nozīmē energoefektīva ēka, kā ēku, kurā viņi dzīvo, padarīt energoefektīvāku. Bieži tiek jaukt jēdzieni siltināšana un renovācija. Visi saprot, jāuzlabo energoefektivitāte. Tas nozīmē, ka mums ar putu plastu, ar putu polistirolu ir jāaplīmē mūsu balto silikātu ķieģeļu māja. Tad varbūt, ja šāds pasākums tiek īstenots, droši vien, ka investīcijas nebūs milzīgas, bet tāpat jūtamas, bet tas efekts un iegūms iespējams nebūs tas optimālākais. Taču, un pēc tam, pēc šāda varbūt nepilnīga ieguldījuma, nepilnīga pasākuma veikšanas var rasties maldīgs priekšstats par to, kas ir energoefektivitāte un kādu efektu tā patiesībā dod. Respektīvi, tas, kur informācijas patiešām joprojām varbūt pietrūkst un kur skaidrošana ir nepieciešama un būs nepieciešama, kamēr vien mums būs energo neefektīvas ēkas, ir īpaši dzīvojamās ēkas. Tas ir jautājums par to, cik ir jāiegulda, lai energo neefektīva ēka sāktu taupīt mūsu naudu, visu mājasemniecību naudu. Un tur ir noteikts kopsakarības, kuras spēj izstāstīt vienīgi ļoti kvalificēti cilvēki, kuri ir būvinženieri, arhitekti, kuri pārzina, es varbūt diskriminēju pret citiem, kur arī ļoti labi varētu izstāstīt to pašu, bet primāri tie ir cilvēki, kuri saistīti ar nozari, tie ir profesionāli un kuri spētu un pierādīt to, cik lielas investīcijas nepieciešams katrā konkrētā gadījumā, lai ēkas kļūtu energoefektīvākas un tās sāktu, vai tās atstātu savu iespaidu uz sociālo un ekonomisko drošību. Varbūt es pārāk daudz neaizņemšos uzmanību ar savām runām un došu drīzāk vārdu mūsu sarunas viesiem un kā pirmajai, tad vispārējiem ievadam es došu vārdu Šarlotei, tad lūdzu varbūt vienā rindkopā par sevi un tad prezentācija. Hello? Hello, can you hear me? Labdien, varat mani dzirdēt? Maybe I'll just stand up because Varbūt, ka es piecelšos, jo man tāds sajūta, ka visi mani var labi redzēt. I just wanted to say a few words of introduction. First of all, thank you very much to Evans and the team at the Freedom and Solidarity Foundation. Within our framework of the Project Solidarity, the Reason to Fight Climate Change, we've done several activities together actually. The first one was on green economy and the last one was on a progressive energy agenda. So I'm delighted to continue our work in this field. FEPS has been concentrating this semester also on energy efficiency and fuel poverty in particular. We had a meeting in September with the head of unit for energy efficiency from the European Commission. The FEPS office in Brussels in September. There is a summary of the debates, which I don't know if they're at the back of the room. If not, we can distribute them later on. We also, in the latest issue of our Queries magazine, we have a special section dedicated to the vision section, which we call about fuel poverty. For those of you who don't know FEPS, we're the progressive European think tank. We aim to be a platform to bring together progressive actors and partners in synergy with an ambition to foster a real European space for debate. FEPS establishes an intellectual... So just to explain a bit more about FEPS. We like to consider ourselves as an intellectual crossroad between social democracy and the European project.
krustojums starp sociālo demokrātiju un Eiropas projektiem. Un mums ir jāievieš tāda jauna pieeja attiecībās dažāda veida darbībām. Runājot par energopolitikām, tad šis jautājums ir diskutēts dažādos līmeņos - Eiropas, nacionālajā, valstu un tā tālāk. Mums ir jāveido tāda progresīva energo darba plāns, kas balstās uz 3 jautājumiem - uz izpēti, uz fokus grupām, lai Eiropas klimata fonds tiktu pārstāvēts dažāda veida izpētes organizācijās un sadarbībā ar partneriem visā Eiropā. Un trešais tātad dažādi veidi diskusijas. Enerģijas sektors ir saistīts ar 40% no visām emisijām, un darbs šeit ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu pārēju uz tīrām enerģijām. Energoefektivitāte nozīmē mazāk enerģijas. It's often referred to as the low-hanging fruit, meaning an easy option to wield fruitful results. Uzskatīts, ka šī gadījumā šāda pieeja ir tās vieglākais veids uz rezultātu nodrošināšanā. Energo taupīšana ir tikai viens no rīkiem, par citiem mēs dzirdēsim arī tālāk. Tomēr mēs uzskatām, ka šeit vēl ļoti daudz vajadzētu darīt, piemēram, politikas programmas, ilgtermiņa stabilitāte, ātrāka dažāda veida stratēģiju ieviešana, lai pētītu jaunas tehnoloģijas šajā jomā. Runājot par 2030 energopakotnes diskusijām, energoefektivitāte ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Šis bija vienīgais jautājums, kas nebija saistoši iepriekšējā pakotnē. Mūsuprāt, tieši tāpēc tas bija jāiekļauj nākošajā energopakotnē, jo diskusijas rāda, ka ir nepieciešams vairāk progresīvu darbojošo spēku šajā jomā, lai panāktu rezultātus. Bet par pozitīvo. Pēdējais priekšlikums no Junkera kunga trešdien viņš pastāstīja par 300 miljardu investīciju pakotni un par finansējuma iegūšanu. Jāsaka, energoefektivitātes jomā, energopolitika jomā šis piedāvājums izskatās diezgan daudzsološi. Jāsaka, es atbalstu šo dialogu attiecībā uz sociālās un energo drošības jautājumu atrunāšanu saistībā ar demokrātiju. Okay, I'll continue. So today I'm going to talk about fuel poverty. Šodien es runāšu par energonabadzību. Manuprāt, tas ir diezgan svarīgs jautājums saistībā ar energoefektivitāti. It's a true and modern social catastrophe that people in Europe suffer from energy poverty. One of the main problems of identifying fuel poverty is that there lacks a clear definition. Confusion even between European legislation or regional programs which use both terms, fuel poverty or energy poverty. In French, they call it précarité énergétique, energy precariousness. So I'm intrigued to know how the interpreter is translating it now. Tāds termins, ko latviski mēs varētu dēvēt par According to the International Energy Agency, fuel poverty is a lack of modern energy services. Tomēr viena no izpratnēm par šo energonabadzību ir tāda, ka tas nozīmē nepietiekam mūsdienīgus household is said to be in fuel poverty if it needs to spend more than 10% of income on fuel to maintain an adequate level of warmth. This is usually defined as 21 degrees for the main living area and 18 degrees for the occupied rooms. I'm going to look at basically 4 factors which determine fuel poverty. Number 1 is the prices of domestic energy. Number 2 is the infrastructure and energy. Number 3 is energy efficiency in buildings, and the 4 is household income. So we can see clearly that it's not just about energy policy, but it's interlinked socio-economic policies. Energy poverty is clearly a problem that affects the whole of Europe, and I've got some maps to show you. Skar visu Eiropu. Man ir pāris karšu, kurās es vēlos demonstrēt. I'll sit down out of the way. I just wanted to show you these. The sources from Fuel Poverty Network. I think you can see at the bottom. So it's just here, as you can see, a map of Europe showing the percentage of households unable to afford to keep their home adequately warm. This is from 2011. So as you can see, the worst hit, so above 30%, is starting from the top. So Estonia, and then Bulgaria is quite well hit.
Obviously, Lithuania, mēs redzam, ka Latvija, Lietuva, Polija, Ungārija, Rumānija ir diezgan kritiskā situācijā, tāpat arī Portugāle, Malta, Itālija. 20 to 29% of households that are unable to afford to keep their home adequately warm. Nepilnīgi 30% mājasemniecību nespēja uzturēt pietiekumu siltumu vai pietiekumu adekvātu temperatūru savās mājokļos. Which are in arrears on utility bills, so they can't afford to pay their utility bills. Tās mājasemniecības, kurām ir problēmas apmaksāt energo rēķinus par ūdeni, elektrību un tam līdzīgi. Isn't any above 30%. Šajā kartē, kā redzams, neviena valsts nepārsniedz 30% robežu. Tomēr kritiska situācija ir Baltijas valstīs, Polijā. Down here we can see between 20 and 30%. So we've got Croatia, Hungary, Romania, Bulgaria, Greece, also very well hit again. And then also the next section, well, just on the other nākamajā kartē mēs redzam to show also that Ireland and again Malta are quite well hit. Italy also, Slovenia also quite problematic in being able to pay their utility bills. This is quite big numbers, I find. Wanted to show this. Then the next map. Un tagad mēs varam pārēt pie trešās kartes. This is the percentage of households living in dwellings with a leaking roof, damp or rot. So the worst one is Slovenia. Above 30% of people live in households with leaking roof, damp or rot. And then we've got Lithuania, again, sort of the eastern, I think the colours are different on my map. So then we've got Italy, Hungary, Portugal, and again at the bottom Malta also quite well hit, and Belgium as well, the country that I live in. So I just thought I wanted to show the amount of a bit of data there, because actually before I came here a lot of people said, fuel poverty, it's really bad in the UK, isn't it? But I think that's because it's been defined since a long time, and people, there's a lot of data and statistics, but I think in Eastern European countries there's not so much data and statistics on this, so I wanted to show that. And then again also going back to other countries, in Germany fuel poverty is a relatively new phenomenon. The Energiewende, the transition away from nuclear energy towards more renewables, seems to be a fantastic idea, but it's apparently costing the average consumer a lot of money. Although subsidies to coal and nuclear are huge, they just seem to be counted in another way. I think I'll stand up. Apparently from the Green Renewable Energy Act, approximately a quarter of the bill of the fuel bill goes towards this. Atjaunojamās energoefektivitātes likuma apmēram 1/4 no energorēķiniem. With a variety of taxes, surcharges and fees for renewable subsidies. The bills are generally very difficult to comprehend, and with salaries and pensions and social welfare payments not rising, the extra cost is a threat to low-income households. The average electricity prices for a 3-person household have risen by almost 68% in Germany over the last 15 years. Vidējās cenas par elektrību 3-personu mājsaimniecībai ir cēlušās par gandrīz 68% pēdējo 15 gadu laikā. Pastāv lielas atšķirības starp privātiem un rūpnieciskiem elektroenerģijas patērētājiem, un privātām mājsaimniecībām jāmaksā gandrīz 2 vairāk par kilovatstundu nekā uzņēmumiem. In Romania, 10 more households are in fuel poverty than in Denmark. However, research shows that in Romania, households in arrears are often people living below the poverty line. Ir lielāka energo nabadzības situācijā nekā mājsaimniecības Dānijā. So people in very low incomes could fall under the poverty line simply because of prices on utility bills. Cilvēki ar zemiem ienākumiem, jo viņi nevar atļauties apmaksāt savus augstos energo Although a debate we had there last year with our partners, the civil society insisted that social tariffs don't address the long-term problem. Instead, they prefer that there is investment in deeper efficiency measures, such as renovation, to simply help reduce costs, save energy, and above all, have consistent policies in energy in order to provide more certainty for consumers and investors. So, I just want to look at the social effects, social damage of fuel poverty. Indicators of fuel poverty can be a range of things.
such as inability to pay bills, cold and damp living conditions, disconnection from an energy supplier, debts owed to the energy supplier, or other indebtedness linked to energy bills. Health impacts associated with poor living conditions can also be disease and indicators such as a home with low energy performance. Health implications of living in a cold home can range from cardiovascular and respiratory diseases to tiredness because the human body has to compensate the internal body temperature. Rada arī būtiskus draudus veselībai, sākot no kardiovaskulārām līdz pat respiratorām slimībām. Cold causes small colds, coughs, sneezes, running nose, which can often transfer microbes and bacteria. Cold reduces also the amount of air in a room to contain humidity or dampness. Also, when disconnection from the energy supply occurs, consumers have to pay a reconnection fee if they're cut off. If the energy budget of a household is eating into other parts of the household budget, this may mean that people spend less on food, education, transport, or social uses, putting them at a disadvantage and vulnerability. The age of the property is also an important factor. It's common that many few poor houses were built before the introduction of thermal standards. So who does this affect? People generally who can't afford to pay their energy bills are often low-income families to start with. They're generally the most vulnerable in society. As I said, the data for this is quite difficult to see. I looked at various sources to see how many people were affected by fuel poverty, and a few different data came up. So a European Union survey in income and living conditions states that it affects over 10%, so 54 million of European citizens. However, another source said that it could be up to as much as 125 million. According to the UK government information, more than 1 in 10 English households are living in fuel poverty. So on average, we can say it affects between 10 to 20% of the population in Europe. As I said, it's difficult to predict statistics and definitions vary enormously. There are also many people living just on the poverty line or just above it who are surely affected by energy prices. Typically affects people who stay at home more also, so elderly people, those out of work, disabled people. Therefore, disproportionately affects low-income households and those already with characteristics of economic disadvantage or ill health. For those on social benefits or in poorly paid jobs, the general economic situation of the household is exacerbated by low efficiency in homes, inadequate thermal insulation or inefficient heating systems. A lot of research also shows that families are also the most likely to be affected. So many children have been affected. According to statistics in the Guardian newspaper in the UK, families with children are the largest group of fuel poor, representing 45% of households which are in fuel poverty. This means that they might turn the heating down or off completely, fearing not being able to pay the bill. Children, therefore, are a big risk group, and many are growing up in cold homes. It was reported last year that there were 31,000 excess winter deaths in England and Wales. This is according to the charity Age UK. This refers to people who might have not died had better resources been available to them. So today we're here to discuss measures that can be taken. If we're talking about how to reduce our energy costs, making our homes, transport and utensils more energy efficient is absolutely the first thing we can and should be doing. Referring back to the 3 factors which I mentioned at the beginning which determine fuel poverty. So number 1, the prices of domestic energy. Number 2, energy efficiency in buildings. 3, household income. Looking at prices of domestic energy, of course much of this depends on energy supply. There are many variables, the market, taxes, wholesale prices, profits, etc. I think this can be a discussion for another day, so I'm not going to mention too much now. However, in general, more transparency regarding prices, rates, contracts and information about energy consumption would indeed be a useful start. Energy efficiency in buildings could be addressed by investment in insulation on homes. Also obligations of landlords to ensure a certain level of requirements are met concerning heating the homes. And I think we're going to hear more from discussants today, so I'm not going to talk about energy efficiency too much. Then on household income, well, austerity policy across Europe is greatly increasing inequalities. It's affected many households. At FEPS, we believe in wage-led growth and the protection of social welfare.
More can be found on our website on alternative economic policies towards that. However, further measures could be to define a threshold to avoid utility bills going over a certain percentage of the household income, for example. In general, there's been legislation linked to alleviating fuel poverty and is recognised in European legislation. Legislation on the energy market, energy performance of buildings, consumer protection are all policies which help tackle fuel poverty. However, a specific legislative framework to tackle this issue would help bring many families out of poverty. Varētu radīt tādu situāciju, kad vairākas no ģimenēm vairs neietilpst energonabadzīgo mājsaimniecību jomā. Some other suggestions could include to guarantee a minimum supply of energy and avoid being cut off or try and delay it. Some kind of social tariffs. Some suggestions include an annual minimum of 500 kilowatt hours per person. You could have a statutory ceiling on energy consumption in new household appliances. Also awareness building to help people save energy in their homes and information regarding utility bills. This is also linked to mechanisms for consumer protection. Perhaps an energy consumer's chart could set down the legislation very clearly. Also increase competition in a country. I was reading just before I came here the floating liquid gas factory in Lithuania, which has brought more competition into the country, rapidly decreasing the price of gas from Russia. I think, as we've seen across Europe, this is very important for competition to bring down energy prices. And of course, any policy to avoid the connection fee when you're being cut off. For measures to be useful, above all, a better definition, or in fact a common definition at European level for fuel poverty is needed in order to set indicators on how to better measure fuel poverty, which in turn can lead to better data and gathering of statistics and consistent diagnosis across Europe. My final point is that citizens should not have to choose between heating and eating. More social dimension is needed for energy policy, and tackling energy efficiency is essential. Es vēlos teikt, ka cilvēkiem nav jāizvēlas starp siltumu un pārtiku, ir jāievērš lielāka sociālā dimensija šo jautājumu risināšanā. Thank you, Charlotte. As far as I understand, this is your introduction, which mentioned quite many important things and also painted a picture which doesn't look so good. And it does not only concern the Central and Eastern European or Northeast European countries, it also concerns quite a number of so-called old European countries as well. It affects virtually everybody, even in those countries which we traditionally associate with warm weather. Respektīvi, mēs ļoti labi redzējām, ka apmēram līdz pat 20% no kopējā Eiropas Savienības iedzīvotāju skaita ietekmē enerģijas izmaksas, un tas ir ļoti nopietns cilvēku skaits kopumā. Tie ir apmēram iznāk kādi 100 līdz pat 100 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā. Tas, manuprāt, ir ļoti nopietns skaitlis. Mēs labi zinām arī no tās informācijas, kas bijusi publiskajā telpā par iedzīvotāju neapmierinātību ar elektrības cenām arī citās valstīs. Respektīvi, ja mums prasa maksāt vairāk, bet mums nav ar ko samaksāt, tad šī situācija kļūst ļoti spiedoša, un tā ir situācija, kurai ir jārod pilnīgi neizbēgami jārod risinājumu. Un, tā kā mums šodien ir ļoti labi runātāji, sarunas dalībnieki, tad es aicināšu tālāk visus pieteiktos dalībniekus apmēram 5 līdz 7 minūtēs pateikt to galveno domu no savas organizācijas, no savu viedokļa, un tad mums jau paliks mazliet laika varbūt tādai dinamiskākai miedarbībai, un tad varbūt patvaļīgi izvēlēšos to secību un došu pirmajam vārdu Akermaņa kungam šai gadījumā, kurš pārstāv Latvijas pašvaldības savienību, kura neizbēgami ir tā organizācija, kuras darbība ir mērķēta uz katra iedzīvotāja vajadzību ņemšanu vērā un ievērošanu. Protams, pašvaldībām arī būs ļoti būtiska loma energoefektivitātes pasākumu īstenošanā.
Un arī, starp citu, komunicēšanā ar, teiksim tā, ja tā var izteikties, centrālajām varas iestādēm, jā, ar valdību, pašvaldības savienību, viens no valdības dialogu partneriem. Lūdzu, Akarmaņa kungs, meniet 5-7 minūtēs un tad tālāk. Jā, es mēģināšu. Pāris minūtes aizņems rupjības, uzreiz brīdī. Jo, atvainojiet, mūsu cienītā viešņa nav ieradusies Banānu republikā. Tas slaids, ar ko sāka un kas ilgu laiku stāvēja. Atvainojiet, unable to afford nenozīmē, ka mums ir grūtības. Tas nozīmē, ka nevar atļauties. Es statistikā neesmu redzējis datus, ka būtu dzīvokļos nosalstoši cilvēki. Varbūt var uzlikt pirmo slaidu. It sevišķi Lietuvā, tāpat kā melīgi ir statistikas dati par 20 līdz 30% izdevumu mājsaimniecībām par enerģiju. Atvainojiet, dati rāda, ka mums ir 16%. Labi, arī tas ir daudz, tur es pilnīgi piekrītu. Man tur nav ko iebilst. Un salīdzinot ar ārzemju datiem, kur par enerģiju maksā 3, varbūt 5%. Jā, tas ir daudz. Pilnīgi piekrīt, ka enerģētika un energoefektivitāte mums ir ļoti aktuāla lieta. Tur nav divu domu, ir jāceļ efektivitāte, bet efektivitāti nevar celt par katru cenu. Mums galvenais ir nevis izpildīt par katru cenu Briseles procentus, bet panākt, lai tiešām mūsu cilvēki dzīvot labāk. Tas ir gan valsts, gan pašvaldību mērķis. Un tam mērķim tiešām mums ir jāstrādā, mums ir daudz jāstrādā, tur nav divu domu, jo šī energoefektivitāte ļoti attiecas uz siltumu un siltuma asociāciju un pašvaldības savienība tiešām par šo lietu ļoti daudz domā. Ir jāsiltina mājas, bet tā problēma jau ir nevis vai siltināt un vai celt efektivitāti, bet kā to izdarīt. Jo nedrīkst būt tā, ka energoefektivitāte izpilde, energoefektivitātes prasība izpilde pārvērš savā pretmetā un ceļas siltuma un elektrības tarifi. Tas, atvainojiet, tad ir šķērsām ar Eiropas gan mērķiem, kaut arī formāli tad tiek pildīti Eiropas procenti. Un pat labāk energoefektivitātes direktīva Eiropā ir palaista, pulkstenis tikšķi, 1 gads jau ir pilnībā, varētu uzskatīt, pagājis, un nekas nav izdarīts valsts mērogā pie tam. Tūlīt sāksies 2. gads, un līdz 20. gadam mums ir jāpanāk Eiropas šie direktīvas rezultāti. Viņi būtu ļoti labi un pilnīgi pareizi un pamatoti attiecībā uz ēku efektivitāti, un būtu labi, ja mēs to izdarītu. Bet jautājums ir, kā to izdarīt. Pašvaldības savienība, protams, domā, kā to darīt. Pašvaldības atsevišķās vietās arī ir pašvaldības, kas aktīvāk strādā, ir kas mazāk aktīvi. Jums visiem materiālos ir Valmieras piemērs, kas ir ļoti labs piemērs, kā pašvaldības iesaistās šajās te kampaņās, kā, varētu teikt, iestāsta, ja vienkārši pārliecina iedzīvotājus, ka ēku siltināšana ir visu interesēs, gan valsts, gan arī katra dzīvokļa īpašnieka interesēs, un tad procesi notiek. Daudz, kur, tik labi tas viss nenotiek. Ir pat labāk arī valsts, kā to teikt, Ingunai Ozoliņai jāprasa, vai tā ir programma, jeb tas ir mērķis par energoefektivitātes celšanu. Jā, kad šīs lietas ir jādara, bet jautājums ir, kur ņemt naudu, jo nauda ir vajadzīga ļoti daudz. Tas, ka Eiropa sola tur kādus miljonus, tas ir daudz par maz. Tas ir drusku vairāk par 10. daļu no nepieciešamā, jo Latvijas dzīvojamais fonds ir ārprātīgi slikts. Un tur ir jāiesaistās arī dzīvokļu īpašniekiem, nekur necelsies, bet no pašvaldību viedokļa man nepieņemam liekas doma, kad
ļoti vienkārši uzvelsim to visu energo uzņēmumiem, lai siltuma uzņēmumi paceļ tarifus un no šīs te iegultās naudas siltina ēkas. Tas nav pareizais ceļš, manuprāt, jo tarifi tiek celti visiem, bet ēkas tiek siltinātas konkrēti. Vienam, otram, trešam, desmitajam. Tur ir ļoti jādomā, manuprāt, valstī, neizslēdzot arī pašvaldību lomu, kā reāli panākt ēku siltināšanu lielos mērogos. Jo tas tiešām Latvija ir aktuāli. Un ja mēs tā novedam lietas līdz galam, jā, arī demokrātijai tas ir aktuāli, lai mēs dzīvotu pārtikušā demokrātiskā valstī, lai nebūtu tur kašķi, lai nebūtu īpašas problēmas apmaksāt komunālos maksājumus. Tā kā pašvaldības savienība ir tikai par, bet jautājums ir, kā to izdarīt, neceļot apkuras maksas. Paldies. Tā. Paldies. Cik jūtīgs telefons. Paldies, tas bija tāds ieskats no pašvaldības savienības puses. Protams, nevar prasīt, lai 5-7 minūtēs mēs izstāstītu detalizētu pašvaldības savienības redzējumu par to, kādā veidā vajadzētu risināt energoefektivitātes jautājumus. Taču tā kā tika izteikti pārmetumi varbūt par datu pareizību, es ļaušu mūsu viesēji pavisam īsi varbūt reaģēt uz šo te, un tad došu vārdu nākamajam runātājiem. Thank you. Yeah, I'm sorry. I hope I didn't cause any offense, and I really don't know what you meant. I thought by coming to a banana republic. Es nezinu, ko jūs īsti domājāt ar banānu republiku. I was just trying to give an introduction es tikai mēģināju sniegt ievadu, there is poverty, it is caused by norādot uz to, ka ir šāda veida nabadzība un to neņem vērā 21. gadsimtā. Un tas ir saistīts ne tikai ar enerģētikas jautājumiem, bet ar daudz lielākiem, plašākiem sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem. Es nedevu vai nesniedzu pārāk daudz datu par Latviju, jo es zinu, ka jūs esat eksperti. Es jau neizliekos par Latvijas eksperti. Es tikai gribēju parādīt, ka ir ļoti daudz cilvēku, kam ir lielas problēmas šajā ziņā. Statistikā, diemžēl, ir pilnīgi cita aina. Šī gada statistikā. Paid bills for district heating average in Latvia is 95%. Vidēji Latvijā tiek samaksāt 95% no šiem rēķiniem. Not affordable to keep their home adequately warm. Sorry. Ja mēs runājam par to, ka cilvēki nevar atļauties nodrošināt pietiekoši siltas mājas, diemžēl jāsaka, statistikā mēs redzam, ka mājsaimniecību ienākumos, ieņēmumos, energo rēķini vai enerģijas avotu rēķini nemaz nav tik lieli. Apmēram 20-30%. 16-17%. Nē, izrādās mūsu statistikā ir 16-17%. Nemaz nav tie 20-30%. From what we mean, depending on the statistical data, but we can discuss that more perhaps in the break. Methodology is always... Protams, mēs par statistikas datiem varam runāt varbūt pārtraukumā. For these comments. Jā, protams... Jā, moderators saka, ka statistika vienmēr ir tāda problemātiskas lietas, bet par to varam diskutēt. Bet paldies, Agarmaņa kungs, katrā ziņā ir vērts aizdomāties. Es domāju, ka arī tie skaitļi, ko jūs pieminējāt, nebūtu nav ārkārtīgi spoži, un pat, ja iedzīvotāji apmaksā 95% rēķinu, tas nenozīmē, ka viņi nesaņem, piemēram, sociālo atbalstu palīdzību no pašvaldībām, lai viņi spētu to apmaksāt, un tāpat ir ļoti liela parāda par patērēto siltumu. Protams, dzīvokļos mums laikam neviens īsti nenosalst, pārsvarā tie cilvēki, kuriem nav pajumtes. Kā nākamajam es gribētu dot vārdu ekonomistam Gintam Turlajam. Es zinu, ka viņam ir ko teikt kā ekonomistam par visu, ko mēs te runājam par politiku. Viņš ir ekonomists, ciparu cilvēks, lūdzu. Jā, labdien. Priecājos visu šauku redzēt. Es varbūt palikšu sēdot, ja nav iebildumu, tad nav nemaz tik daudz tādu dalībnieku. Es gan sākumā biju mēģinājis uzlikt vienu prezentāciju. To bija taisījuši mūsu Lietuvas kolēģi no Smart Continent konsultāciju grupas. Es tātad vadu Smart Continent LV termu konsultāciju uzņēmumu, un
lai arī mēs tagad darbojamies vairāk citās jomās, bet tas mūsu pirmsākums Latvijā ir enerģētikā. Jā, uzņēmumu dibināja 92. gadā manis tēvs enerģētikas profesors, un tagad kādus dažus gadus es esmu pārņēmis vadību un darbojamies daudzās citās jomās. Bet mūsu Lietuvas kolēģi, kas ir ļoti spēcīgi vairākās jomās, bija taisījuši pētījumu priekš Lietuvas enerģētikas ministrijas, tur ir prezentācijas kaut kādām 200 slaidiem. Diemžēl laikam klātesošie šeit nevarēs īsti daudz ko tur saprast, jo tas lietuviešu valodā, bet tur ir daži labi grafiki, kas varbūt ir saprotami arī. Es nezinu, es tur tehniski mēģināju uzlikt kaut kādu slaidu šovu, kas ietu ar mazu taimingu, bet tas nebija diemžēl iespējams. Nu jā, bet patiesībā mans stāsts varbūt būs mazliet fragmentēts. Pirmkārt, tas, ko Šarlote stāstīja par to dilemmu starp pārtiku un apkuri, ja? Nu, tā ir realitāte arī, diemžēl. Es atceros, ka man pirmais darbs bija ekonomikas ministrijā pēc augstskolas beigšanas. Tātad iestādē, kas vada valsts enerģētikas politiku, vai ne, un tā tālāk. Un patiesībā tā alga pirms 12 gadiem bija tāda, ka šī dilemma bija diezgan izteikta. Patiesībā es tā atsevišķi īrēt dzīvokli, ja īsti nevarēju atļauties. Tā kā es vēl biju pietiekuši jauns, es dzīvoju pie vecākiem, un tad bija kaut kā iespējams izdzīvot. Ja, bet īrēt atsevišķi mājokli, plus vēl, lai paliek kaut kas pārtikai, tas toreiz nebija iespējams. Ja. Un, protams, ka pēc tam es neesmu tādu dilemmu saskāries, bet es pilnīgi pieļauju, kad es saprotu, ka daudziem nav tik šausmīgi daudz izglītības kā man, un šī problēma varētu būt ļoti reāla. Un sevišķi ņemot vērā to slikto energoefektivitāti, diemžēl, kāda ir Latvijā, un droši vien, ka arī citās valstīs, es domāju, ka mums varētu būt tomēr vājāk, un es varbūt mazliet pēc tam runāšu par tiem iemesliem, kāda varētu būt. Bet, ilustrācija, teiksim, jā, arī no dzīves stāsts. Pašlaik es tā esmu starp mājokļiem, jā, teiksim, un tur gatavojās nākamais mājoklis, uz kuru mēs iesim dzīvot drīzumā, un pašlaik ierētā dzīvokli Rīgas centrā. Protams, visā tur ierobežojumi par to, ka tur centra mājas nedrīkst siltināt tās vēsturiskās un tā tālāk, bet problēma visai prozaiska, jā, tur ir autonomā gāzes apkure, un patiesībā tas gāzes katls man šķiet ir salūzis, un viņš patērē daudz vairāk gāzes nekā vajadzētu. Un jautājums, ko vispār darīt šādā gadījumā, jo tas dzīvoklis pieder izīrētājiem, kurš tur nedzīvo. Patiesībā šādi remonti būtu jāveic par viņu naudu visdrīzāk, jā. Bet tas laikam nav noticis, un tā mēs visu laiku dzīvējam tādā energo neefektīvā situācijā. Tas ir viens no tiem jautājumiem, kas jārisina. Otrais ir, šeit mums, es domāju, Reinis varētu dot kādu ļoti vērtīgu ieskatu, un arī juristi, ja, ir tā šausmīgi kompleksā problēma, kad mums ir daudz dzīvokļu mājas ļoti daudz, ja, arī citur pasaulē ir, bet varbūt, kad Latvijā tomēr bija vairāk tas padomju stils, ja, kad tur ir daudz dzīvokļu mājas, tiek celtas, un cilvēki nedzīvo personīgajās mājās. Un, lai notiktu siltināšana, ir jāvienojās mājas iedzīvotājiem. Un diemžēl, tie likumi mums ilgi bija ļoti bēdīgi, kad patiesībā, ja tur viens kāds ir pretī, ja, tad, un viens vienmēr būs pretī, ja ir visādi citādi domājošie, ir, teiksim, es atceros, kad arī vēl tāds mazliet arī praktisks stāsts no dzīves, ja. Es dzīvoju diezgan ilgi kopā ar vecākiem, ja, RTU mājā Pārdaugavā. Un, protams, ka tur bija dažas visādas advancētas lietas, ja. Viena no lietām, ko mans tēvs izstrādā, bija autonomā gāzes apkura mājai, visai 9 stāvu mājai. Uz jumta bija savu katlumā ar gāzi, ja. Protams, tajā laikā tie katli bija tādi, kādi viņi bija. Kāda bija pieejama, jā, padomu laikos deficīts, kāda bija tāda ņēma. Bet tas katls bija pārāk jaudīgs, ja, tur bija doma varbūt, kad vēl kaut kādu tur blakus vienu māju cels, to apkurinās, vēl kaut ko tur apkurinās, jā, bet beigās izrādījās, protams, ka tas nenotika, un tad tas katls nebija efektīvs patiesībā. Un tad
Un tad tika tā sistēma rekonstruēta tomēr, pārējot mazākus jaudas katlu, kas reiz bija palielināja efektivitāti. Un tur bija vajadzīgi, tika ņemts kredītas hipotēku Zemes bankā, un bija vajadzīga tur iedzīvotāja piekrišana. Protams, kad atradās kaut kādi, kas bija pilnīgi pretī, viens tur iedzīvotājs nogrieza radiators, man liekas, ievies šausmīgi neefektīvu elektrisko apkuri un tā tālāk. Un es ceru, ka tas vispār tā problēma bija milzīga, un tāpēc arī es vienmēr braucu uz kaimiņu valstīm un skatījos, kad citās valstīs tomēr tās mājas ir atjaunotas un siltināts un izskatās daudz labāk, un Latvijā, teiksim, tā situācija ir tāda, un viens no tiem iemesliem ir šī likumi, par to, kādā veidā iedzīvotāji var kopīgi lemt par kaut kādiem atjaunošanas darbiem, un ja kāds ir pretī, ko mēs darām? Ko mēs darām, varbūt, kad mēs viņu varam tomēr kaut kā piespiest, Kaut gan tas, protams, ir ļoti, ļoti sarežģīti. Atkal tas ir jautājums par cilvēku brīvībām, ja tur 50 piekrīt un 51 nepiekrīt, un viņš nav gatavs maksāt. Patiesībā sliktākā gadījumā es domāju, ka mums ir jāstāsta tā, ka tā siltināšana, teiksim, kaut kāda cita energoefektivitātes uzlabojuma, viņi ir izdevīgi sabiedrībai kopumā, viņi ir ļoti nepieciešami. Tur ir, protams, gan sociālais aspekts, vienkārši tas ir pēc ekonomikas, mēs ieguldam kaut kādu naudu, un mēs viņu varam ātri atpelnīt. Arī neatkarība no Krievijas, īsti nav skaidrs, kāpēc mēs atkal būsim pēdējie ar gāzes terminālu. Man liekas, Igauni tagad ir paziņojuši, ka viņam arī drīz būs, Un, es ceru, ka tā nav nejaušība, kad mēs te Latvijā necenšamies patērēt pēc iespējas vairāk Krievijas gāzi ar dažādām metodēm, ko neceļot termināļus un nesiltinot mājas, bet patiesībā mēs varētu padomāt, ka varbūt, ka tur kaut kāda zinām daļa taisnības ir, ka tas tomēr ir tā kā mazliet palielināt, ar domu palielināt gāzes patēriņu no Krievijas. Protams, nevēlos nevienu aizvainot, tā vēsture ir sena. Tas viss ir no 90. gadiem sācies. Un patiesībā būtu izdevīgi par valsts naudu vienkārši. Mēs ņemam tagad tā, kā Latvijas saka, rupji un siltinam par valsts naudu. Un, protams, ka jāizveido kaut kāda sistēma, lai būtu daudz maz godīgi. Ja viens nociltina bez savu naudu, otrs par valsts naudu, it kā nav godīgi, ka tā vienam uzdāvināja, otram jādara pašam, bet tas kopumā sabiedrībai atmaksājās. Un ja to nevar izdarīt privātie, teiksim, tie likumi ir tādi, kad tur nesanāk un patiesībā tur objektīvi saprot, ka problēma ir kompleksa, kā to individu brīvību un sabiedrības labumu sabalansēt. Tad vienkārši ņemam un siltinam par valsts naudu, varbūt, es nezinu. Paldies, ļoti laba, es nezinu, vai provokatīva, bet ļoti laba doma. Tā tiek arī apspriest pilnīgi oficiāli politikās. Paldies Gintam. Vairāki svarīgi jautājumi tika pacelti, kurš iegulda energoefektivitātē, vai tie ir iedzīvotāji, ja mums ir pietiekami attīstīts īres tirgus, vai tie ir īrnieki, kuriem jāiegulda energoefektivitātē. Tas ir īpašnieks, kādas tās saistības, kāda ir energoservisa kompānija loma šajā visā, ja, piemēram, iedzīvotāji paši nespēja pacelt projekts, un tā visbiežāk arī ir. Tas ir tieši tas iemesls, kādēļ tas 51. Visbiežāk nevar vai nevēlās piedalīties kādā projektā, bet mums būs, protams, nākamās 2 sesijas, kurās mums būs arī energoservisa pakalpojums sniedzēja pārstāvi, kur varēs precīzāk varbūt ar saviem piemēriem, gan veiksmīgiem, varbūt arī netika veiksmīgiem pastāstīt, kas ir tie lielākie šķēršļi no viņu, ar ko viņi sastopās. Varbūt drīkst vēl vienu teikumiņu? Tikai vienu. Tas mūsu lietuviešu kolēģi pētījums Lietuvā, kur situācija visā līdzīga. Galvenais secinājums ir tāds, ka ir jāizveido neatkarīgi trešā puse, kas veic siltināšanas darbus, tātad veic investīcijas, un tālāk tā nauda, kas tiek maksāta, iet caur viņiem. Un tādējādi šis patērētājs, viņš neizjūt to milzīgu investīciju, bet viņš varbūt izjūt pat nelielu tarifu samazinājumu, Un mums ir jādomā, varbūt, ka tā var būt kaut kāda tiešām trešā puse, kas uzņemās šo investīciju, un pēc tam viņu atpelna caur komunālajiem maksājumiem. Šī ir kā energoservisa kompāniju principā pamatideja, ka iedzīvotājiem nav jāiegulda masīvi savi personīgie līdzekļi uzreiz vienreizējā investīcijā, ko viņi vienkārši nevar atļauties. Maksājumu nastu uzņemās energoservisa kompānija, un iedzīvotāji vienkārši turpina maksāt
tikpat, cik viņi maksāja, bet viņu dzīves kvalitāte uzlabojas. Ja? Tas ir tas princips. Tā kā Baldzēna kungs, arotbiedrības vienmēr ar ļoti stingru viedokli, un varbūt jums ir ko teikt par šo trešo Šarlotas pieminēto pīlāru mājsaimniecību ienākumu, un varbūt kā tas korelē ar visām šiem aktivitātēm, energoefektivitāti, enerģijas dārdzību vai lētumu. Jā, katrā ziņā es varu piekrist iepriekš runātājiem par to, ka Latvijā mēs nevaram iziet tikai no tās vidējās. Vidējā ir ļoti labs rakstura lielums, bet mums uzreiz ir jāiedomājas, kā tas būtu, piemēram, pie bruto algas 320 eiro, ja, teiksim, minimālā alga, ja, un attiecīgi atrēķinam nost, cik tad ir attiecīgi šie tarifi pat pie vienistabas dzīvokļa, gan elektrībai, gan siltumam, diezgan daudz sanāk, un tā kā mēs varam droši teikt, ka, ja tā godīgi paskatās, tad ir mājsaimniecības, kurām tas var sasniegt 30, 40 un pat vairāk teorētiski, ja, procentus no tiem izdevumiem, kas ir precīzāk no ienākumiem. Tāda tā mana pirmā, teiksim, tā nostāja būtu. Otrs, ko es gribētu teikt, arotbiedrībām, protams, interesē darba samaksa, bet arī interesē šīs darba samaksas pirktspēja. Ko tad mēs ar šo darba samaksu varam nopirkt, jo tajā brīdī bieži vien, kad mēs arī tā vai citādi, vai darbinieki paši ar savu karjeras izaugsmu nodrošina darba samaksas pieaugumu, vai tur ir arotbiedrības kaut ko izcīnījušas, ja? Tad tajā brīdī bieži vien tā dzīves dārdzība atkal jau liela daļa no tā ir paņēmusi nost. Paņemsim kaut vai vienkāršu piemēru. Varbūt viņš nav īpaši korekts, bet tomēr kaut ko raksturo. Ja no 1. janvāra elektrībai tomēr vidēji šī tarifs celsies pa 30%, paskatīsimies, cik lielai sabiedrības daļai celsies tad darba samaksa, tad darba samaksa celsies attiecīgi tad minimālās algas saņēmējiem, vismaz par šiem 40 bruto eiro, ja, tad norēķinām nodokļus un tad redzam, ka ļoti tuvu jau būs vien kā kompensācija par šo pašu sadārdzinājumu. Cita lieta, ka mums varbūt var iepriecināt, varbūt tas, kad naftas cenas iet uz leju, tas var ietekmēt gala rezultātā arī siltuma tarifus, ja, kā no kurā vietā un veidā tas atkarīgs, vai tā ir saistīta ar gāzi vai ne. Tas būtu viens tāds pirmais, ko es noteikti gribētu uzsvērt. Otrs, kas man liekas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ir par to, kad mēs krīzes laikā esam zināmā mērā gājuši to ceļu, ko mums tajā brīdī šī, kā saka, trojka, tad Starptautiskais valūtas fonds, Pasaules banka, Eiropas komisija zināmā brīdī uzspieda valdībai, un te man darba devēju un pašvaldības savienība var teikt, ka mēs diezgan bieži protestējām, bet tur mūs neklausīja un bieži vien pieņēma zibenīgus lēmumus, lai nesaukt savādāk, un piemēram, kādā nozīmē. Kaut vai tas, kad par elektrību šis pievienotais vērtības nodoklis vēl pavisam nesen bija 5%. Tagad, ja mēs paskatīmies, 21%. Ja? Tas ļoti būtiski maina. Savulaik arotbiedrības neparakstīja nodokļu stratēģiju, nevis to pēdējo, kas bija pirms šīm Saeimas vēlēšanām, bet pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām tikai viena iemesla dēļ, ka tur bija formulējumi nodokļu stratēģijā, ko Finanses ministrijā darba devēja dažādiem parakstīja, ka tur bija iespēja likvidēt samazinātās pievienotās vērtību nodokļus. Un tas uzreiz attiec uz veselu virkni jautājumu, tad ne tikai uz elektrību, tad uz siltumu, uz gāzi un tam līdzīgi. Tas būtu vēl viens tāds moments, ko es gribētu pateikt. Tad redzat, tas ir viens. Otrs, ja mēs uzmanīgi paskatāmies arī uz tiem pārveidojumiem, jo arotbiedrības savulaik bija tās, kas noturēja Latvenergo tieši ar referendumu palīdzību, ka tas ir valsts kapitāla sabiedrība un nav privatizēta, bet tā virzība jau mums tomēr kaut kur ir aizgājusi tik un tā tajā virzienā, ko mēs noteikti nevēlējāmies. Ko es ar to gribu teikt? Ja? Piemēram, hidroelektrostacijas tarifs elektrībai, ko saražoja tajā laikā, bija kaut kur 0,8 centīm, tas būtu 1,1
eiro cents par kilovatstundu. Labi, viņš tagad būtu vairāk, bet tagad mēs uzmanīgi paskatāmies, kad šis komponents praktiski vairs pat netiek aprēķināts, un zināmā mērā tas ir pareizi, jo ir pavisam cita likumdošanās situācija, citādāk jārēķina, un beigās ir visas tādas tirgus cenas, bet mēs vairs šīs savas priekšrocības neizmantojam. Kādas ir, un mēs pat neapspriežam, varbūt vajadzēja kādreiz padomāt par kādu hidroelektrostaciju, kas varētu būt Latvijai diezgan varbūt vērtīga. Tas ir jautājums, par ko var diskutēt. Un es paņemšu kaut vai tādu salīdzinājumu. Man šeit ir vidējā elektroenerģijas tirgus cena 2014. gada maijā Skandināvijas un Baltijas tirgū. Nu, Lietuvai drusciņā augstāka, principā tāda pati 51,5 eiro pa megavatu stundu. Nu, bet mēs redzam, ka šeit kaut vai Igaunijai 36,9, tad krietni zemāk, bet pat zemākās ir 19,3. Ja? Nu, tas ir Nordpool Spot šie dati. Tad tas ir vēl viens tāds aspekts, kas rāda, ka mums vajadzētu domāt arī par to, ko mēs varētu izdarīt, lai šīs mūsu pašas Latvenergo piedāvātā produkcija varētu būt lētāk. Ir vēl viens aspekts, kas man liekas ir ļoti būtisks, ko es gribētu uzsvērt un kas arī krīzes laikā dzima, bet arī šajā ministra kabineta budžeta izstrādes gada laikā par nākamo gadu nav atcelts. Tas ir tas, ka Latvenergo 90% dividendes paņems atkal valsts savā rīcībā. Tai pašā laikā būs atkal kredīta saistības, kas atkal tomēr būs, protams, ar procentiem. Es saprotu, kāpēc, kas kā notiek, un es negribu teikt, ka tas ir viennozīmīgi, teiksim, nepareizs lēmums, bet katrā ziņā tas sadārdzinās šo elektrības, teiksim, gala cenu. Tas arī skaidrs. Protams, jā, viņi tur būs attiecīgi tirgu iekšā. Tāpat mēs varētu runāt arī par veselu virkni citu jautājumu, kas kaut vai skar šo Latvenergo no arotbiedrību viedokļa. Es atļaušos tomēr teikt, ka tas varētu būt zināmā mērā tomēr tas dabīgais monopols, kur varētu attiecīgi varbūt izdalīt šo sadalas uzņēmumu, tas pārējais vairāk tur sadalīt nevajadzēja smalkākās daļās, taisot ar viņām dažādas savstarpējos aprēķins, kā tomēr, nu, vismaz lika priekšā šīs Eiropas Savienības direktīvas, bet viņas varbūt tik burtiski nevajadzēja no mūsu viedokļa izpildīt. Tas ir vēl viens tāds jautājums, un rezultātā mēs varētu salīdzināt, varbūt, nu, tas nebūs korekti, bet tomēr kā salīdzinājums, nu, piemēram, ja mēs paskatāmies Latvenergo, teiksim, Latvijā, tas būtu pēc savas tāda īpašuma kaut kur varbūt Hamburgas pilsētas elektrotīklu uzņēmums, ja? Tai pašā laikā pat cik plaša teritorija viņš ir izstiepts un cik grūti ir uzturēt šādu infrastruktūru tik plašā teritorijā, bet kāpēc būtu Hamburgas elektrotīkli jādala entās daļās? Tas būtu liels jautājums ar savstarpējiem aprēķiniem un tam līdzīgi. Nu, tas ir viens, bet tā kā redzat, šobrīd Latvenergo zināmā mērā ir, kā jau es teicu, ar PVN gadījumu, ar šo dividendi, ar citām lietām arī zināmā mērā budžeta balstītājs, tad parādās zināmas pretrunas ar to energoefektivitāti mums un ar to, ka mēs zināmā mērā daļu budžeta izdevumus ar viņiem tad sedzam. Es pavisam īsi vēl vienu tikai gribēju pateikt, kas man arī mazliet vakar pārsteidza, jo es vakardien dienā bija raksts pa Eiropas komisiju vēlas pārmaiņas Baltijas valstu transporta nodokļos, kur mums skaisti un gaiši pasaka, ka mums ir zem vidējā nodokļa transportam, un tā ir taisnība. Ja, un iesaka, ka vajadzētu pacelt akcīzes nodokli, vajadzētu vēl uz transportu uzlikt papildus nodokli, lai sasniegtu šo vidējo, bet neņem vērā to, kāda ir mums iekšzemes koprodukta apmērs, apmēram 67%, netiek ņemt vērā, kādi mums ir ienākumi. Ja, nu, teiksim, pat pēc pirktspējas paritātes standarta, teiksim, pārēķinot, nu, teiksim, darba spēka izmaksas, kas ir 27%, iznākt kādus 40%, un kādi tad mums ir ienākumi. Ja to nerēķini un nedomā, ka tiem vajadzētu arī būt vidējiem, bet tikai nodokļiem, nu, tad mums šādi priekšlikumi varbūt ir apsverami un domājam, kā mēs viņus varētu tos mērķus citādāk realizēt, jo es pilnīgi piekrītu, kad mums veselā, teiksim, autoparkā varētu būt daudz optimālāks no izmešu viedokļa šis autoparks, bet tas jāpanāk ar citiem līdzekļiem un instrumentiem. Paldies! Jā. Paldies, paldies, Balzānkungs. Tas bija atbilstoši arotbiedrību profilam. Par Latvenergo
droši vien tajā kontekstā vienīgais, kas man tā patiešām izteikti sasaistās ar energoefektivitātes lietām, ir šī apspriestā doma, ka pakalpojums sniedzējiem varētu uzlikt pienākumu vai varbūt dot tiesības, citādāk pārformulējot, veikt ieguldījumus energoefektivitātē, patērētāju energoefektivitātē. Proti, šobrīd, kā mēs zinām, tad pakalpojumu sniedzēji nedrīkst vienkārši ieguldīt svešā īpašumā savus līdzekļus, un tiek apspriests, teiksim tā, kulisēs un arī aizkulisēs tiek aktīvi debatēts par to, vai šī kārtība varētu mainīties, un, protams, kam tas būtu izdevīgi, kam tas nebūtu izdevīgi, vai piemēram, varētu uzlikt Latvenergo par pienākumu vai Rīgas siltumam par pienākumu, piemēram, obligāti veikt energoefektivitātes pasākumus patērētāju pusē, siltinot kaut kādas mājas vai tiešā veidā vai caur fondu, ko apsaimniekot valsts, lai energoefektivitāte uzlabotos piespiedu kārtā un, protams, patērētāji to izlīdzinātā veidā arī apmaksāt caur saviem siltuma rēķiniem. Tas ir viens no piemēriem, viens no jautājumiem, kas tiek diskutēti un kur patiešām Latvenergo arī ir viedoklis, tāpat kā Rīgas siltumam un citiem siltuma apgādes uzņēmumiem. Tā kā tie tiešām ir ļoti aktuāli jautājumi par dividendēm, un Latvenergo es varbūt neiedziļināšos detāli, bet man personīgi arī no enerģētikas politikas analīzes viedokļa šķiet visai interesanti šī situācija, kad no viena uzņēmuma, kuram ir ļoti lielas saistības, kas saistīts ar investīcijām, tehnoloģijās, tiek izņemta ārā gandrīz visa peļņa. Un tāpat no šīs peļņas tiek apmaksāta droši vien daļa no sociālā budžeta visticamāk. Ja. Tā kā tas ir tāds aburtais loks, ko mēs neviens neuzdrošinamies pāraudīt, bet tur var būt arī tīri ideoloģiskas atšķirības uzskatos, tādēļ es to neattīstīšu tālāk. Visbeidzot, bet tādēļ nemazāk svarīgi, mums ir arī šajā sarunas daļā, teiksim tā, politiķis Veikos Polīts, kurš atskrēja ātrāk nekā mēs domājām no Salaspils. Tādēļ Veiko varbūt lūdzu tavs ieskats no šobrīdējās Saeimas perspektīvas, ja tev ir par šiem jautājumiem, jo es redzēju, tu aktīvi sekoji līdzi un gribēji izteikties, bet tev vārdu netika dots. Tagad lūdzu, tev tā iespēja ir izteikties. Paldies, Reini. Sveicināti visi. Skatoties uz šo te paneļa diskusijas tēmu, patiesībā es savu uzrunu gribu sākt ar to, ka, ja mēs skatāmies šīs problēmas risinājumu, kā vairākas citas rīcība politikas, patiesībā mums ir jāsaskarās ar klasisko Latvijas jautājumu par, nosauksim viņu par padomu inerci vai par šo te valsti auklīti, ko angliski sauc par nanny state, kurš mūs nomāc tieši energoefektivitātes jomā. Un šajā situācijā es pilnīgi iepriekš runātajiem par šo te piedāvājumu par energoefektivitātes kompāniju izveidi kā risinājumu, jo es to redzu pats savā Salaspilī un esot vairākās Latvijas vietās, es redzēju, ka šīs problēmas pastāv un patiesībā tas būtu viens no risinājumiem. Bet tādā plašākā mērogā, ko es gribēju runāt par šo te valsts auklītes problēmu, es to gribu saistīt arī ar to, ka patiesībā pēdējie 25 gadi tāds klasisks ekonomiskais liberālisms, kas Latvijā ir valdījis, ir, protams, bijis mērķēts ar tādu domu, kad ļaut cilvēkiem brīvi izvēlēties savu dzīvesveidu, savu nodarbošanos, tikt vaļā no, nosauksim viņu par valsts tādu, pārskatu pār cilvēku dzīvēm, bet tajā pašā laikā mazāk ir bijis uzsvers uz pienākumiem. Un šajā situācijā, protams, ja mēs runājam par pienākumiem, tad tas, ko kolēģis runāja par viņu pieredzi pašam dzīvojot RTU mājā vai citur, kur vienkārši 51. nepiekrīt, un līdz ar to tad kādā veidā šīs namsaimnieku apvienības nodibināt, kādā veidā vienoties par siltināšanas projektiem. Un šajā situācijā, ja mēs runājam tā no valdības viedokļa, tad gan Valda Dombrovska, gan šobrīd arī Laimdots Straujums valdības deklarācijā un arī rīcības programmā energoefektivitātes celšana ir daļa no tautsaimniecības programmas, tā kā šajā situācijā direktīva tiek pildīta tālāk, bet, diemžēl, tā kā to arī iepriekšējā runātāja teica, mēs šobrīd esam atkarīgi no
tā sakot, pašvaldību godprātības. Valmiera ļoti labs piemērs, Salaspilī mēs strādājam, Ogre, vēl citas pilsētas, Liepāja, Ventspilī ir uzsākoši visnotaļ labi, bet, diemžēl, mēs aizmirstam vienu lietu, par kuru Latvijā, diemžēl, ļoti maz runā. Latvija patiesībā ir unikāla ar vienu lietu un otru, kas nav unikāla. Proti, mums ir 2,4 miljonu iedzīvotāju infrastruktūra, kura mums ir jāuztur šobrīd ar 1,97 miljonu iedzīvotājiem, jeb ar 1,97 miljonu iedzīvotāju nodokļu ieņēmumiem. Un līdz ar to tātad jautājums ir par dzīvojamo fondu, par viņa uzturēšanu, un tātad jautājums ir klasiski arī par reģionālo politiku. Un te mēs nonākam līdz šai unikalitātei. Un unikalitāte Latvijā ir ar to, ka mēs ļoti bieži cenšamies salīdzināt sevi ar Skandināvijas valstīm vai salīdzināt ar citām Rietumē Eiropas valstīm, bet patiesībā Latvija ir salīdzināma vien tā klasiski ar 4 valstīm pasaulē. Tā ir Portugāla, tā ir Puerto Rico un tā ir Taivāna. Kāpēc šīs valstis ir unikālas? Tikai tāpēc, ka šajās valstīs apmēram 80% iedzīvotāji dzīvo galvaspilsētas aglomerācijā. Tātad šajā situācijā mēs esam unikāli, jo mūsu kaimiņu valsts Lietuva, kaimiņu valsts Igaunija, citas, tomēr ir vairākas lielas pilsētas, un līdz ar to arī reģionālā politika var būt attīstīta pavisam savādāk. Līdz ar to šeit mēs nonākam līdz jautājumam, par ko iespējams vēlāk varēsim diskutēt arī ar pašvaldības savienības pārstāvu. Tātad jautājums par to, kādā veidā tad attīstīt šo dzīvojamo fondu, kuri būs 9+21 reģionālie centri, vai katrā pašvaldībā. Tikko pagājušo nedēļu de facto visi varēja redzēt pārraidi no Kupraus, kur viens pārstāvs vienkārši visus pensionārus savāc vienā mājā, kamēr pārējās paliek tukšas, un līdz ar to tātad koncentrē dzīvo spēku vienā centrā, kas pēc būtības notiek, teiksim tā, šobrīd dabīgā procesā. Vismaz šiem te pensionāriem Kupravā ir vismaz siltums šai vienā mājā, kamēr pārējās vienkārši paliek kā rēgi. Un šādas te Kupravas Latvijā ir vairākas. Līdz ar to te mēs nonākam līdz jautājumam par to, kādā veidā šo reģionālo politiku veikt, kuri centri attīstīsies, kuri neattīstīsies. Un, protams, dzīvojot demokrātiskā sabiedrībā, kuram pašvaldības pārstāvim, kurš neatbilst jau tātad 2007. Gada reģionālajai reformas principam, kad jābūt ir vismaz vairāk kā 5000 iedzīvotāji, mums, ja nemaldos, pašvaldības savienības pārstāvs man labos, tad šobrīd ap 30% no pašvaldībām neatbilst šai te prasībai. Un līdz ar to jautājums ir, kuras tad tās mājas mēs siltināsim, kurā vietā mēs nomainīsim caurules, siltumapgādes sistēmas, jo viņas nav lētas. Un ja mēs vēl izmantojam tam Eiropas Savienības finansējumu, vai tas ir īsti gudri šos līdzekļus ielikt zemē, siltināt, ja pēc tam mēs viņu nevarēsim izmantot. Tā kā šeit ir jautājums jāskatās kompleks. Un patiesībā tas arī tas galvenais, jo tātad piedāvājums par energoefektivitātes kompānijām, manuprāt, ir ļoti vērā ņemams. Skatoties uz Lietuvas piemēru, tur šī sistēma ir palēnām aizsākusies. Es domāju, ka mums nav jāizgudro otri velosipēdi, bet ir jāpārņem labākā praksa no kaimiņu valstīm. Un šādi te veidojot šo sistēmu, mēs varētu ātrākā veidā koncentrēties uz šiem te reģionālajiem attīstības centriem, tātad nosiltināt mūsu galvenos attīstības centrus. Un šeit, protams, lielākais jautājums ir par Rīgu, kur šobrīd Rīgas domas vadībā, diemžēl, energoefektivitāte nav tā lielākā prioritāte bijusi. Tā kā cerēsim, ka arī Rīga spēs tikt līdzi pārējai Latvijai. Paldies. Paldies, Veiko. Šobrīd mums ir apmēram 8 minūtes vēl ar jautājumiem, atbildēm. Esam dzirdējuši visus pirmās sesijas runātāju viedokļus. Ja ir kaut kādi tūlītēji komentāri, esat laipni aicināti uzdot jautājumu, bet caur mikrofonu vienīgi. Tad paceliet roku un stādieties priekšā, kas jūs būtu, un uzdodiet jautājumu vai komentāru. Protams, ir jautājumi kādam no runātājiem, lūdzu. Jā, varat runāt. Ir ieslēgts? Ir jau? Jā. Par efektivitāti, apkurei, elektrībai. Man ir zināmi aprēķini, ka Latvijā ir pietiekoši daudz energoresursu no mežiem un kūdras un hidroelektrostacijām, ar ko
ja būtu attiecīgi politika, attiecīgi projekti, kā to izmantot, šī enerģija nebūtu jāiepērk nemaz ārpus robežas un varētu ar laiku sasniegt to, ko mēs vēlamies. Par māju siltināšanu. Mūsu 9 stāvu bloku mājas draud pēc laika lavīnu veidu sabrukšanai. Lai tas nenotiktu, nenonāk tādā pilnīgi neglābjamā situācijā pēc laika, šī siltināšana ir jāsadala mazliet savādāk, manuprāt. Pirmkārt, nav izstrādāti nevienā institūcijā vienots ekonomisks projekts, kuru ieteikt izmantot šīs uzdevuma pildīšanai. Ja to dara atsevišķi kooperatīvi un tā tālāk, tas sanāk nevisai tehniski un noteikti daudz dārgāk. Un vēl, ja šīs blokmājas negribam sagraut un siltināt, bieži vien nav jēgas pilnīgi tikai no ārpuses, piemēram, kāpņu telpas un tādas neapdzīvotas telpas, kā es redzēju, daudz vietu Rīgā, ekonomiskāk, kur vien iespējams siltināt var no iekšpuses, jo tām mājām apmēram trešdaļa aizņem logi un galsienas. Galsienas varētu siltināt no ārpuses, bet pārējās tā būtu diezgan izšķirdīga lieta, ja kāpņu telpas siltināt no ārpuses. Bet saglabāt no ārpuses, lai sienas nenoārdās, ir, protams, vajadzīgs. Jā, paldies. Es domāju, tas, ko jūs teicāt, jūs vienīgi varējāt pateikt vienā teikumā, kas jūs būtu un stādīt sev priekšā. Adolfs Gertners, vienkārši pensionārs. Es arī strādāju dažos izgudrojumos, izgudrotāju biedrībā. Jā. Labi. Un šis projekts ir ne tikai mans. Tas ir daudzu domu biedru apspriests. Jā, paldies. Patiesībā tas ir ļoti svarīgs jautājums un savā ziņā ievada arī tādu dod fonu labu nākamajām 2 diskusijas daļām, kur arī mūsu renovētāji, gan energoservisu kompānijas, gan ekonomikas ministrijas cilvēki varētu ieskicēt vairāk arī to pieredzi, kāda Latvijā ir. Nav tā, ka nenotiek darbs pie tipveidu projektu energoefektivitātes, tāda standarta schēma sagatavošanas, tāds darbs norit un vienīgi es tagad nepakomentēšu, cik tāds tālu ir, bet piemēram, par energoefektivitātes tipveida līgumu sagatavošanu, par to debatēts ir diezgan ilgi. Grūti spriest, vai valsts institūcijas varētu būt atvērtas dažādiem priekšlikumiem, kas ir no dažādām biedrībām, kas saistīti ar arhitektiem, būvinženieriem nākuši, bet tas jautājums tiešām ir ļoti aktuāls. Jā, mums ir vēl kādas 6 minūtes, lūdzu. Vairāk jautājums Gintam, bet varbūt vēl kādam ir informācija. Vai jūs esat redzējuši korelācijas starp to, cik līdzekļu varētu tikt ieguldīt piemēram, dzīvu energoefektivitātē, un kā tas pēc tam atspoguļojas uz mūsu importu un eksportu bilanci un arī ekonomikas ieguvumiem priekš valsts ekonomikas? Kaut kur šāda aprēķina jums ir bijuši, vai Veiko, vai kādam citam? Importu eksportu bilanci tam ļoti būtiski nevajadzētu ietekmēt, protams, ilgtermiņā tam mazliet vajadzētu samazināt importu, jo mēs tos kurināmo pārsvarā tam importējam. Jā, diemžēl nav izdevies redzēt. Vēl es izmantošu brīdi, mazliet pastāstīšu vienu ekonomisku fenomenu. Ļoti īsi. Jā. Par to, kad, diemžēl mums nav banāna republika, bet būtu ļoti labi, ja būtu. Jo tad mums patiesībā tā apkura nevajadzētu. Un ja mēs skatāmies to Eiropas karti, kad, teiksim, Maltā cilvēki nevar atļauties apkuri, viņiem būtībā ir vajadzīgi dažas dienas gadā tikai. Līdz ar to, ir, GDP per capita, jau vislabākais tas labklājības mērs, kas ir pasaulē. Es viņu arī vienmēr skatos, bet vienmēr paturu prātā, tomēr, kad Ziemeļu valstīm, lai arī viņas izstāstas papīra labklājībāks, ir diezgan daudz līdzekļu jāiegulda apkurē, un tur jārēķina kaut kādi daži tūkstoši eiro nost no tā cipara. Vismaz viens noteikti. 1000. Jā.
Ja mēs reiķinām, ka liela izdevuma ir par apkuri, tad šobrīd centralizētajā siltumapgādē importētās vispār dabas gāzes daļa ir vairāk nekā 60%. Tas joprojām tātad būtībā ir liels potenciāls. Un dabas gāzes, godīgi sakot, patēriņš arī pēdējos gados būtiski samazinās. Gan tiesa nevis uz mājsaimniecību rēķina, bet vairāk uz tā rēķina, ka industriālie patērētāji kļūst energoefektīvāk un arī daži vienkārši iziet no aprites, piemēram, Liepājas metalurgs. Jā, lūdzu, Veiko. Jā, bet es saprotu, ka gāzes patēriņš vēl vismaz 10 gadu atpakaļ mums bija tikai 30%, un patiesībā tas lielākais kāpums bija sakarā TEC 2 attīstīšana un patiesībā arī Latvijas gāzes un viņas partneru lobiju. Nē, tā gluži nebūs. Tur ir cita mazliet kopsakarība. Latvijas Energo, tā investīcija, lai kā to arī vērtētu, varbūt no politiskā viedokļa, no efektivitātes viedokļa šie te jaunie TEC 2 un arī TEC 1 bloki ir stipri efektīvāk nekā iepriekšējie. Līdz ar to, lai ir investīcija liela, tas patēriņš šeit samazināsies, lai saražotu to pašu siltuma daudzumu. Bet kopumā tendence tomēr tirgū ir, ka gāzes patēriņš samazinās, vēl jau vairāk tādēļ, ka ir arvien vairāk piemēru no pašvaldībām, kur pašu ražotāju energoefektivitātes un vienkārši enerģijas ražošanas tehnoloģiskās efektivitātes pasākumu īstenošanas rezultātā ir krities pirmkārt dabasgāzes patēriņš un otrkārt ir kurināmā maiņa, jeb angliski fuel switch, proti no dabasgāzes īpatsvars samazinās un palielinās biomasas, pārsvarā šķeldes īpatsvars. Tas to, ko mēs Salaspilī esam tieši novērojuši. Vēl varbūt ir kādam kādi komentāri, mums ir vēl minūte, tad mēs būsim ļoti precīzi ievērojuši laiku disciplinēti. Jā, lūdzu. Vienkārši šeit kolēģis runāja par Latvijas pašpietiekamību, un patiesībā, ja mēs tā klasiski teorijai sekojam, tad jebkurš vēlās būt pašpietiekams, bet tajā pašā laikā esot un dzīvojot brīvā tirgus principos, vienmēr būs daļa, kur mēs tirgosimies ar kādu. Un šajā situācijā tātad pati doma, kad mēs piedalāmies Nord Pool un ka mēs savas elektrības sistēmas savienojam ar pārējām Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, ir doma, lai nodrošinātu mūsu neatkarību, jo mēs visu 100% nevaram pilnīgi saražot. Mēs varam to iedomāties, bet pie mūsu iedzīvotāju skaita tas vienmēr būs dārgāk nekā esot savienotiem ar Ziemeļvalstīm, ar viņu lielajiem hidroelektrostaciju tīklu un atomstaciju esamību, piemēram, Somijā. Šobrīd, protams, jautājums ir par energo savienojumiem, kas tātad ir, es saprotu, līdz 2019. gadam ir jāpabeidzās tātad ar Lietuvu, mums ar Igauniju, lai mēs kļūtu neatkarīgi arī no Krievijas energosistēmām. Jā, bet kā mēs zinām, un tā atziņa tiešām ir jau veca kā pasaule, gan arī vismaz tik veca kā Eiropas Savienības enerģētikas politika, vislabākie ir tie megavati, kas netiek patērēti. Līdz ar to mēs atkal atgriežamies pie tā, ka vislabākā enerģija ir tā, ko mēs neiztērējam, nevis tā, ko mēs saražojam un iztērējam. Ar šo es gribētu pateikties visiem pirmās sarunas dalībniekiem. Paldies arī īpaši Akermaņa kungam, kurš neapmeklēja konkurējošu pasākumu, lai varētu padalīties saviem iespējiem mūsu pasākumā. Tā ironija pat ir tāda, ka otra pasākuma sagatavošanā Tirniecības rūpniecības kamerā es pats arī pieliku savu roku, nezinot, ka beigās sakritīs datumi, bet tādi paradoksi dzīvē notiek. Vēlreiz paldies runātājiem, paldies par jautājumiem, un ja jums ir iespējams, lūdzu palieciet arī uz nākamajām sarunas daļām, kur būs jau vēl konkrētākas lietas par energoefektivitātes pasākumiem, mehānismiem, instrumentiem un ļoti konkrētu pieredzi, kāda bijusi energoservis kompānijām un arī starp citu ekonomikas ministrijai, kur īsteno ļoti vērtīgu iniciatīvu dzīvosim siltāk, siltinām. Ļoti interesanti projekti, ļoti interesanti pieredze, ir vērts uzzināt katrā ziņā. Šobrīd tējas pauze un atgriežamies precīzi 11:50 atkal šeit. Paldies, arī turpināsim skatīties arī 11:50.